Viņš tā kaut ko. Tā. Nu, Jā, tur jāapstiprina. Mēs laikam esam tiešraidē. Tūlīt pārbaudīsim. Jā, tur jāapstiprina. Mēs laikam esam tiešraidē. Tā, jā, Facebooks rāda. Vienīgais tagad būs jāpadalās pasaku lapā, jo neizdevās neskapēc savienoties ar pasaku skolas lapu. Tā, nu tikmēr visiem teiksim labrīt. Labrīt. Jā, mēs šodien ar Elvu mazliet parunāsim par pasaku terapiju. Tā, vienu mirklīti. Mēģināsim. Organizatoriskie jautājumi. Tā, labi. Nu, īsumā par mums pastāstīšu. Jā, mums šodien ir pasaku rīts. Un, mani jūs pazīstat, ja mani sauc Kristīna Deņisova, pasaku skolas radītāja, vadītāja. Un ar mani kopā ir topošā pasaku terapijas speciāliste Elva Ķepula. Un viņa arī pastāstīs par savu pasaku skoliņu. Bet, vispirms tādi uzdošu pāris jautājumus Elvai. Elvo, saki, vai tev ir kāda mīļākā pasaka vispār? Šobrīd es varētu teikt, ka man mīļākā pasaka noteikti ir īkstīte, jo es īkstītē ļoti daudz ko saredzēju, kas attiecās uz mani, uz maniem kaut kādiem dzīves posmiem, un kā viņa iziet visas tās lietas, pārdzīvojumus, lai tiktu tā kā atzimtu, un es ļoti tā kā saredzu tur sevī savu kaut kādu dzīvi. Jā. Tu teici, ka tas ir šobrīd, ja? Tā ir tā mīļākā Jā, pasaka. šobrīd. Bet bērnībā vai atceries tā? Bērnībā es domāju, ka man ļoti patika, ka mamma mums vakaros vienmēr lasīja Karlsonu, un tad es varētu teikt, ka tas bija tas mans mīļākais. Kāpēc tieši Karlsons man īsti laikam nav ne jausmas, bet man tas tā asociējās ar bērnību tos vakarus, kad mamma lasīja tās pasakas. Jā, super, interesanti. Vispār pastāstīja, kā tu nonāci šeit pasaku skolā un kā tev atnāca vispār ideja realizēt savu pasaku studiju? Man šis stāsts laikam būs ļoti, ļoti interesants. Kā es nonācu, es varu teikt, man pasakas neinteresēja vispār. Tā, ka vispār man likās un pasakas, tas ir vispār kaut kas nesavienojams. Un tad pēc 2 bērniem es sapratu, ka man tomēr ir kaut kas jāsāk darīt, bet es nevarēju atrast tā kā ceļu, uz ko iet, ko es gribētu darīt. Es gribēju visu kaut ko un tā pašā laikā neko. Un tad bija mamma pieteicās pasaku skolā, un viņa saka, nāc tu arī mācīties. Un es domāju, labi, kas man iziešu, un tāpat nav ko īsti darīt tā mājās. Un tad, kad es sāku mācīties, es sapratu, ka tas ir tas, ko es vēlos. Tas ir vispār mans līdz, es nezinu, līdz kauliņiem. jā, tā ka ļoti, ļoti tas ir tas, ko es gribu. Un kā es izdomāju realizēt savu pasaku, man ir pasaku studija. Un es laikam nonācu pie tā, ka es teicu, es gribu kaut ko darīt, es gribu iet ārā no mājas, es vairs nevaru nosēdēt, es gribu realizēties. Un es sāku meklēt ļoti cītīgi telpas ar tādu domu, ka tas nebūs tik drīz. Un kaut kā ļoti negaidīti satiku vienu sievieti, kas man ieteica, kur ir telpas. Un piezvanīju, paņēmu telpas, un tad jau vairs atpakaļ ceļa nebija. Jā, super, brīnišķīgi. Saki, kā tu vispār saproti saviem vienkāršiem vārdiem, kas ir pasaku terapija? Jo daudzi, noteikti arī tu, tagad strādājot ar bērniem, ar pieaugušiem, saskāries ar to, kad ir tāds izbrīns, kas tas tāds ir? Kas ir tāda metode? Ja? Jo es bieži vēl joprojām saskāros ar šo. Es pasaku terapiju redzu kā tādu
ļoti labu pašpalīdzības līdzekli sev. Tu vari caur pasakām meklēt sevi. Nu, man vismaz liekas, ka es atradu sevi caur pasakām, tāpēc es to varētu saukt par tādu pašpalīdzības līdzekli ļoti labu. Un tajā pašā laikā es varētu teikt, ka arī tas ir ļoti labs relaksācijas veids. Mhm. Jā, var atslēgties no Jā, ikdienas. var atslēgties no ikdienas. Tīpaši tad, kad ir kaut kādi tādi lielāki notikumi, un es, piemēram, atnāku uz savu telpu, es varu mierīgi te pasēdēt, man rodās visādas idejas, tā atmosfēra. Arī tad, kad es satiekos ar mammu, jo mēs šobrīd abas esam tajā iekšā, un tad mēs varam sēdēt, mēs varam pārunāt, mēs mācību laikā, tad, kad ir tās pauzītes, tad mēs sazvanamies. Un tad Jā. tu redzēji, tu dzirdēji to, tu saliec kaut kā savus tos dzīves tādus, Mhm. nu tā. Man liekas, ka tas tāds ļoti labs pašpalīdzības līdzeklis, lai atrastu sevi. Jā, it īpaši, kad jūs esat abas kopā, divatā, tad vispār Jā, jā, var ģenerēt dažādas idejas. jā. Mhm. Nu, pastāsti mazliet par pasaku studiju. Tev nāk mazi bērniņi. Klausītājiem pastāstīšu, ka Elva tagad tieši atrodas savā pasaku studijā. Es gan šodien no mājām, un Elva atrodas Saldū. Ja kāda māmiņa vai kāds speciālists atrodas Saldū vai tuvumā, droši nāciet pie Elvas. Elva organizē nodarbības. Pagaidām ar bērniem tikai strādā, ja pieaugušos tu vēl pagaidām Pagaidām nepie. nav arī nācies, jā. Jā. Nu, pastāstīt, cik bieži jūs tur tiekaties? Nu, tā, man ir nedēļā nāk plus mīnus 5 bērni, tā stabili. Mhm. Un, viņi nāk reizi nedēļā, jo vienkārši šobrīd arī nesanāk viņiem vairāk, bet es arī, nu, cik grib, tik nāk. Tu ņem Un, tādu kā grupiņu, ja grupiņā strādāji? nē, viņi nāk pa vienam. Individuāli. Individuāli, jā, viņi nāk pa vienam. Tad es ņemu, mums ir tie gatavie materiāli, ko mēs iegūstam no mācībām. Skatos, ir citi, kas atnāk, pieņemsim, ar problēmu, ka grib nu, dusmas, agresiju un tādas. Tad es meklēju tajos materiālos, ko viņiem piemērot, ņemu tos uzdevumus, kas mums jau ir, un tad es mēģinu pielikt klāt tur pirkstiņu lēlītes, smilšu galdu. Tad es esmu pasūtījis tādas kartiņas visādas, nu tā mēģinu tā Jā. kā apspēlēt, lai nav visu laiku viens un tas pats. Nu, Mhm. un tad pasakas paši sarakstam, cenšamies sarakstīt. Es godīgi sakot, nezinu, kā mums sanāk, bet man vismaz lasot, liekas, ka ļoti labi sanāk. Jo no maziem bērniem, nu, man bija 7-gadīgs puika, kurš uzrakstīja, man liekas, ļoti skaistu pasaku. Un man liekas, wow, 7 gadu puikam. Tā Jā. kā, nu, tad mēs kaut kā tā. Tieši gribēju jautāt, vai tu pati esi mēģinājusi strādāt ar savu personīgo pasaku? Jo mēs pasaku terapijas kursā saceram, radam katru mēnesi noteikti vismaz vienu pasaku. Vai esi izmantojusi arī ar bērnu? Šobrīd es vēl neesmu izmantojis savu pasaku. Es laikam es redzēju, ka mums būs, ka mēs gatavosim savus tos materiālus, vingrinājumus, un es gaidu, tad, kad jau mēs būsim iemācījušies, lai pieņemsim pie savas pasakas, jau pieliktu kaut ko klāt, un tas būtu tāds jau ar vērtību kaut kas, nevis vienkārši pasaciņu, kur Mhm. tā. Kur stāstīt? Jā, Jā, bet tā pasakiņa nav vienkārša pasakiņa, ko jā, stāstīt. Tu jau proti rakstīt terapeitisku pasaku, koriģējošu pasaku, jā, dziedinošu pasaku un arī didaktisku pasaku. Jo tu jau esi izgājusi, gandrīz jau būs puse ja, no tām visām zināšanām. Protams, mums nāks kaut kas jauns šogad, ja, mazliet būs jauni vingrinājumi. Gribēju tieši jautāt vēl par pasakām. Tev bija ļoti skaista pasaka tieši tādā kursiņā, kur mēs runājām par psihosomātiku. Arī to tu neesi izmantojusi. Ar nē. savām meitenītēm vismaz esi, ne?
Ar savām meitenēm, jā, mēs izmantojam, mēs vakaros pirms gulētiešanas, viņas pašas arī sacer savas pasakas. Man ir 3-gadīga meitiņa, kas, viņa gan vairāk asociē ar runci zābakos to, viņa apstādes, bet tur viņa katru reizi pieliek kaut ko klāt. Tad viņām es, jā, savas pasakas es viņām stāstu. Bet tā, šeit pasakas studijā es vēl ne, laikam, šobrīd ar gataviem materiāliem un tad pieliek kaut ko klāt. Nu, jā, jā, tu tā kā nejūties vēl pilnībā Jā, nu, droši. es laikam, kā es visu laiku saku, katram ir savs laiks, un Jā, arī savām pasakām būs laiks. jā, jā. Tieši tā. Paldies, ka tu padalījies. Tā, par bērniem vēl, nu, par tavu pasaku studiju pareklamēsim mazliet, jā. Kāda vecuma bērni tev nāk? Man Kāda? šobrīd ir jaunākais ir nepilni 5 gadi, bet viņš ļoti gatavs ir strādāt, pieņemt visu, ko viņam dod. Un vecākā meitene, ko sūta mamma, ir 14-gadīga meitene, kas arī man ir liels izaicinājums, jo nu, viņa ir tāda ļoti noslēgta. Jā. Un, un ir ļoti grūti viņai pieiet, un man brīžiem liekas, ka es neesmu tam gatava, bet tajā pašā laikā tā mamma man lūdz, lai es tā kā viņu ņemu, un es saprotu, ka jā, tas ir tā kā mans izaicinājums priekš manis, jo tikt klāt 14-gadīgam bērnam ir diezgan sarežģīti. Jā, jā. Jā. Nu, tevi tas arī gaida priekšā, vai ne? Jā. Tev ir 2 meitiņas, ja? Jā, nu skaisti. Labi, nu mazu tādu ieskatiņu. Paldies tev, ka padalījies. Mazu ieskatiņu par to, kā notiek pasaku terapija. Es esmu sagatavojusi mazu priču, mazu līdzību, jeb tādu pamācošu stāstu. Ja? Tā nebūs gluži pasaciņa. Un, starp citu, ar pusauģiem, ar pieaugušiem var izmantot līdzības. Ja? Un tad pielāgot un strādāt, piemeklēt vingrinājumus. Un parādīsim tagad mūsu klausītājiem, kā pasaku terapija strādā, ja? Kā mēs varam strādāt ar stāstiem. Es tagad izlasīšu. Es esmu sadalījusi 5 mazās daļiņās, un tur būs mazi uzdevumi. Ja? Pamēģināsim. Reiz mazai meitenītei tika uzdāvināta zīmuļu kastīte. Un tur bija viens īpašs zīmulis. Un tad ir priekšstāsts. Pirms zīmuļa ielikšanas kārbiņā zīmuļu meistars to nolika maliņā un teica: ir 5 lietas, kas tev būtu jāzina, pirms es tevi palaižu pasaulē. Atceries par tām ik brīdi, un tu kļūsi par labāko zīmuli, kāds vien vari būt. Pirmā lieta. Tu spēsi paveikt lielas lietas, bet tikai tad, ja ļausi kādam turēt sevi savā rokā. Un te ir tev jautājums, Selva. Nu, padomā par to, vai tavā dzīvē, vai tu sajūti kādu tādu spēku, kurš it kā tevi vada. Kad dzīvē ir kāds, kuram tu pilnībā uzticies. Jā. Ir šāds cilvēks, kam es tā, ka tiešām pilnībā uzticos. Un kam tu klausīsi, kad tev būs jāpieņem kāds lēmums, kad kaut kas būs jāizdara tāds svarīgs? Ko tu klausīsi? Tu neklausīsi tos, kas apkārtnē, bet tu klausīsi ko? Sevi. Sevi, jā. Sevi, jā. Savu sirdi. Jā. Un citi pateiks, ka ir tādi augstākie spēki, kam mēs paļaujamies un kas mūs vada pa dzīves ceļu. Ja, un lai vai kas notiktu, tevi tāpat izvedīs uz tavu to pareizo ceļu, ja, pareizu virzienu norādīs. Labi. Otra lieta, teica meistars. Tu ik pa laikam tiksi uzasināts.
un būs sāpīgi, bet tas būs nepieciešams, lai tu kļūtu par labāko zīmoli. Nu, un tagad pamēģini atcerēties, padomāt, vai tavā dzīvē ir bijuši tādi asi momenti, varbūt nu, tādi traumatiski, nu, kaut kādi sāpīgi, nevis tādi priecīgi uzlicieni, ja, bet tādi sāpīgi momenti, bet svarīgi tavā dzīvē, pēc kuriem tu jūti, ka tu esi palikusi labāka, ka tev šie notikumi parādīja jaunu ceļu, iedeva jaunu redzējumu vispār dzīvē. Jā, man ir viens tāds ļoti liels, gan fiziski sāpīgs, gan emocionāli, bet emocionāli es teikšu, ka es tam esmu tikusi jau sen pāri. Un tad ir viens tāds tīri tikai emocionāli sāpīgs, kam es eju arī šobrīd cauri, lai es būtu sevis labākā versija šobrīd. Mhm. Tā. Paldies tev. Jā, paldies. Nu, mūsu klausītāji arī var padomāt par šiem te momentiem, jā, jo, nu, lai šis uzdevums, vingrinājums būtu tāds dziedniecisks, jā, mēs varam visu izcelt, kas mūsu sirsniņā sakrājies. Tālāk. Jā, un šeit vēl var padomāt, kā tu sevi turpini pilnveidot. Ja, ja nekāds, nu, no ārpuses nekādas ietekmes nav, tad, nu, vismaz kā tu pati sevi uzasini, ja, kā tu sevi pilnveido. Trešā lieta, meistars teica zīmolim, tu spēsi izlabot kļūdas, ko pats būsi pieļāvis. Man nepatīk vārds kļūda vispār, bet, nu, ir tāda līdzība, es viņu vienkārši oriģinālā versijā paņēmu. Man nepatīk vārds kļūdas, man patīk vārds pieredze, ja, ka viss, kam mēs ejam cauri, ir patiesībā pieredze, un tā mums ir nepieciešama, lai mēs tiešām kaut ko apgūtu, kaut ko iegūtu. Bet, nu, ja mēs iedomāsimies, ka tu esi tas zīmolītis, vai tu vēlētos pārrakstītu kādu savas dzīves daļu, kādu Es, dzīves stāstu? es noteikti gribētu teikt, ka nē, jo, lai es nonāktu līdz tam, kāda es esmu, man bija jāiziet cauri ļoti daudz kam un jāpieļauj šīs kļūdas. Jā. Un līdz ar to es noteikti gribētu teikt, ka nē. Jā. Nu, un tad, lai tas zīmolītis labo nevis to dzīves stāstu, nevis dzēš, bet kaut kādus burtiņus, ja, pielabo Jā, kaut kādus momentus, ja, tev. jā. Labi, ceturtā lieta. Tava visbūtiskākā daļa vienmēr atradīsies tevī iekšā. Un šeit mēs varam atcerēties pāris svecīti par to degli, kas iet cauri visai svecei. Ja nebūtu deglis svecei, tad svece būtu vienkārši vaska gabals. Jā, atcerieties no mūsu meditācijas. Un tieši tāpat zīmolim ir grafīts. Vai ne? Un ja nebūtu tas grafīts, tad zīmolis nebūtu zīmolis, bet vienkārši koka gabaliņš, vai ne? Un te padomā, kas ir tas tavs iekšējais kodols, iekšējais spēks, kas tevi notur un kas tevi virza kaut ko darīt, kas tev neļauj sabrukt, izirt. Ja, pat no ārpuses, ja kaut kas notiek, ja, tad tas grafīts paliek, ja, tādā zīmolī. Jā. Varbūt tās ir kaut kādas īpašības, varbūt kaut kādas iezīmes, kaut kādi Man talāti. pirmais, kas nāk prātā, ir spītība. Mhm. Un nevis spītība pierādīt kādam citam, ka es to varu, un ka, nu, es taču tev teicu, ka es tā darīšu, un es tā izdarīšu, bet, laikam, spītība pierādīt sev, ka es arī kaut ko varu. Jā. Jā, un ja reiz esi iecerējusi kaut ko, tad Tad ir arī es pie jāpanāk. tā pieturos un Jā. cenšos
neatlaist to un nepazust kaut kur, lai nav tā, ka iesāk un tagad, man apnika, visi, es neko nedarīšu vairāk. Jā, nepadoties. Jā. Jā, grūtību priekšā. Nespērt soli atpakaļ. Tā ļoti laba iezīme. Jā, paldies tev. Un 5. lieta. Tev vienmēr ir jāatstāj pēdas, lai arī uz kādas virsmas tu tiktu izmantots. Neatkarīgi no tā, kāds ir tavs stāvoklis, tev jāturpina rakstīt. Zīmulis saprata meistara teikto un apsolīja to vienmēr atcerēties. Un kārbiņā tika ielikts zīmulis ar aicinājumu sirdī. Nu redz, turpini rakstīt, Elva, lai vai kas notiktu. Viss ir tavās rokās. Ja? Un te mēs varam padomāt, kādi bija šī zīmuļa stāsti, par ko viņi bija. Saki pirmo, kas nāk prātā. Jo tiklīdz mēs sākam domāt, smadzenes mūs aizvelk prom. Jā. Tā, kādi viņi bija, pēkšņi vispār tukšums galvā. Nu, iedomājies, meitenīte saņēma šo te zīmolīti, un kādus stāstus viņa radīja? Kādus stāstus? Klausītāji arī padomā par sevi. Viņi noteikti radīja skaistus stāstus. Jā. Skaistus, siltus, dziedinošus, vai ne? Tu esi pasakoterapeits speciāliste. Jā, viņi radīja skaistus stāstus, un nāk prātā arī, ka mīlestības pilnus stāstus radīja. Jā. Jā. Nu, redz, skaisti. Šī maza līdzība, paskaidrošu mūsu klausītājiem, kurā mēs tagad apzinājām savu gan to iekšējo spēku, ar kuras palīdzību mēs apzinājām savu iekšējo spēku, apzinājām savus resursus un arī traumatiskus momentus, kas mūs padara par stiprus. Ja, jo terapijā mēs strādājam gan ar resursiem, gan ar kaut kādiem tādiem sāpīgiem momentiem, ja, bet beigās mēs izejam uz to pozitīvo daļu. Ja, un šeit ir arī tās vērtības, ja, vērtības un kā tu sevi redzi, tu kā zīmulis, ja, tu aprakstīji zīmuli, bet tu stāsti par sevi, ja, patiesībā. Un kādi būs, un tur jau tā kā tas pēdējais jautājums, ko es uzdevu, kādi būs zīmuļa stāsti. Tu mēģini modelēt savu nākotni, ja, kas būs čau, kas pieslēdzās, nu būs jāskatās no sākuma. Tad tu modelē jau laicīgi, kādi tie varētu būt tevi stāsti, ja? Kas tevi ir iekšā, ar to tu arī piepildīsi šos te savus stāstiņus. Nu redz. Lai viss notiek skaisti patiešām un lai tavi stāstiņi, Elva, ir dziedinoši, lai tiešām palīdz vairākiem bērniem, ja, un arī tev pašai, tavā ceļā, taviem bērniem, lai viss notiek. Ja? Paldies tev par šo sarunu. Jā, un tiekamies tad kādā citā reizē. Ja? Un rakstiet droši Elvai, ja interesē kādas nodarbības, kas tur atrodas Saldus pilsētas tuvumā, ja? un lai viss notiek. Ja? Paldies! Nu, tad tiekamies citā reizē. Jā, atā. Jā.